Dāmas un kungi, ir pieejamas bildes un video, kā izskatās Evikas Siliņas 4000 vairāk kā eiro vērtais luksus superrojālais lounge, kā viņš tur saucās, Amsterdamas lidostā. Eleganti vienkārši. Šāda istaba arī ir. Nu, ja patīk šādi zeltā vairāk bišķiņi, reku te var tā pasēdēt. Te zilā istaba, tas gan citam kādam, te teļuku pastīties. Barčiks, protams, jā. Nu, nēdieni, jā, reku te pīles krūtiņi laikam, jā, ar mērcīti. Vēl viss kaut kas interesants, brokastiņas foršas. Un kaviārs, jā, lepojās ar ekskluzīvu kaviāru viņu paši. Nu, un ar šādu Audi aizved līdz pašai lidmašīnai. Bet ZZS pasaka, turpina strādāt, valdība nekritīs, Siliņas demisija nebūs, viss ir kārtībā, tāpēc tur rokpelnis izskatījās, kā iekāpis siltā sūdā šodien. Rekur, kāpēc te nevar prasīt demisiju Siliņai? Blakus arī jaunais mazais Ļeņins. Šitas pats pa premjeru grib būt, nu un reku purta bez pašas madamas. Visi priecīgi, visi turpina darbu. Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka ja daudz sprāgās ZZS, tad pacelts tiks augšā Daigas, Mieriņas, visi lidojumi. Šī smalkā madama. Jūs domājat, ka Mieriņa nepaliek tādos pašos lounžos, pat vēl labākos? Jūs domājat, ka Rinkevičs tādos nepaliek? Jūs domājat, ka ārlietu ministrijas 10 darbinieki, visi vēstnieki, visi lido... Te tāds video apskats no Šipoles lidostas Amsterdamā, nu kā notiek šī te VIP uzņemšana. Nu redziet, cik smalki te pavārs personīgais sagatavo visu. Nu ikri akal jā. Arī vēl konkurss reizē ir arī atrasts tagad bildes un cenas, kā izskatās un cik maksā tur tā villa pie Komo ezera, jeb tas mācību centrs, kur tā nu brauca mācīties par Moldovas pieredzi vēlēšanās. Musējie cik tur 3-4 ministri, visi no jaunās vienotības, Jurēvics vēl aizspērās arī. Šeit nesliktāk, kāds smuks baseins, nu eleganti klavieris var uzspēlēt, mēbeles antīkās laikam, jā, nu smuki, numuriņi, forši, viss, jā, rekā dažādos krāsās, ārā paēst var dārzā uz terasītes, ar kuģīti izbraukt mazu laiviņu, un cenas, jā, cenas, 220 eiro cilvēkam pa nakti. Tātad sacensības principā, kurš labāku luksusa dzīvi uz valsts rēķina spēs sev nodrošināt, tā mēs varētu nosaukt valsts augstāko amatpersonu, nu, darbību, es nezinu, cik jau pēdējos 20, 30 gadus, un 90. gan jau, ka tur tā neatļāvās, knapinājās vēl, bet pēc tam aiziet, reknie gadi nav beigušies. Vienā no nabadzīgākajām valstīm Eiropas Savienībā, nu, tam mierīgi ar ekonomiskiem reisiem varētu lidot. Bet mūsējiem zeltā visu vajag luksus. Principā tāpēc ZZS arī ir tik zemi reitingi, jo cilvēki jau saprot, viņi stutē un piesedz Siliņu, manuprāt, iespējams ar visu Lembergu priekšgalā, tā nu kritizē, tur pie Domburiem un visu kaut kur, bet patiesībā tas būtu viens balsojums un Siliņa jau šodien vairs nebūtu amatā. Bet nē, piesedz, jo tur visi viens ar otru ir saistīti, un, kā es teicu, negribētos nevienam, ka tur pacelt augšā Daigas, Mieriņas komandējumus un kurās VIP zālēs viņi ir pabijusi. Ai. Mani sauc Rudolfs Breimans, pievienojieties šim te profilam, mēs gan paturpināsim vēl paķidāt šo te jautājumu līdz galam.